Kā tu darīt, lai mūsdienu ērā 2025. gadā, lai dabūtu lietotājs, dabūtu uzmanību, dabūtu klients? Ko tu darītu? Pirmais noteikti ir produkts. Tā kā sāc ar produktu risināt kaut kādu problēmu, kas tiešām ir problēma, tur vērts risināt. Tur tādu tā kā mēslu var vienmēr, jebko var pārdot, arī mēslu var pārdot, bet tas tur nekad īsti tur tā kā ilgtermiņā nestrādās. Tev vajag produktu, kas reāli risina problēmu, un tad jau pēc tam tā otra puse pārdošana ir nedaudz vienkāršāk. Ko darīt? Tas jau ir baigi atkarīgs no produkta. Noteikti skatītos uz to, ka pirmais ir vispār atrast pirmos lietotājus, kas ir tur, krīt un gāžas par tavu produktu, no kuriem tu vari dabūt tur atgrieznisko saiti, tur strādā, nestrādā, viņiem tur varbūt viņi skatās un tur saprot, ka tur kaut kas bišķiņi varbūt nav tur super uztaisīts un tur kaut kāds kļūdas, viņiem vienalga vienkārši tas risina viņu problēmu, viņi super priecīgi par to. Un sāk no turienes, un tas vienmēr, skaties, lielu uzņēmumu jau vienmēr tā ir veidojušies. Paņem